Sveiciens Sirsmīras kanālā! Šodien par nopietnāku tēmu par senioriem un invaliditāti. Senioriem novecojot, rodas dažādas veselības problēmas vai arī dzīves laikā iemantotās problēmas pārsinās. Un tajā brīdī, kad seniors jau sāk runāt ar saviem līdzcilvēkiem, ar piederīgajiem, ar aprūpētājiem un sāk sūdzēties, ka tur sāp, vai tur dur, vai galva reibst, vai spēka nav, vai ir slikta duša, tad bieži vien daudzi atbild, tas taču ir vecums, aizej uztais analīzītes, gan jau tur viss būs kārtībā un tas viss piedars pie novecošanās, viss piedars pie lietas. Dodoties pie ģimenes ārsta, uzsākot šo sārunu, nozīmējot dažādas izmeklējumus arī no medicīnas personāla, tā skaitā no ģimenes ārsta, arī no daudziem speciālistiem, seniori saņem līdzīgu atbildi. Tas taču ir tikai vecums, tas ir normāli, jūs novecojat, jūs jaunāks nepaliekat, ko jūs varat gribēt, ko jūs varat prasīt, jūs taču vairs nesat nekāds jaunais. Šādi uzskati valda arī krietni lielā daļā sabiedrības, ka senioriem, cienījamā dzīves vecumā un jau mūža nogalē, visas problēmas vai nu ir kāda kaite, vai nu tas ir gluži vienkārši vecums un par to neko nevar darīt, neko nevar mainīt. Jā, veselību atpakaļ atgriezt visticamāk jau vairs nevarēs, jo noteikti tie jau ir kaut kādi bojājumi, kuri ir neatgriezeniski, vai to ārstēšana vairs nav iespējama tādēļ, ka seniora veselības stāvoklis to jau vairs neatļauj. Taču ir mehānisms, kas var palīdzēt senioram ar šo situāciju, vai nu tik galā, vai uzlabot savus dzīves apstākļus. Un tā ir invaliditāte. Par to runā retais. Visiem ir uzskats, ka invaliditātes statusu var iegūt tikai darbspējīgie cilvēki pēc nopietnām traumām, amputācijām, pie kādām ļoti svarīgām diagnozēm. Taču vai to var iegūt seniors, kurš nevar piecelties no gultas? Visi taču saka, tas ir vecums un tas ir normāli. Atbilde ir jā, arī seniori var iegūt invaliditātes statusu, un tas nebūtu nenozīmē, ka ir jābūt kādam loceklim amputētam. Pirmo reizi saskarē ar šo tēmu senioru un invaliditāti es nonācu diezgan negaidītā situācijā, kad pārstāvot savu senioru, kas nevarēja ierasties uz ārstu koncīliju, koncīlijas man uzdeva jautājumu, kādēļ jūs savam senioram vēl neesat nokārtojuši invaliditāti. Un tajā situācijā seniora pamatsaslimšana bija 4. stadijas onkoloģija. Protams, bija arī savi blakus efekti, un seniors veselības stāvokļa dēļ nevarēja ierasties šajā koncīlijā pats personīgi, tādēļ es biju pilnvarot viņu pārstāvēt. Kā tuviniekam, un noteikti arī pašam senioram, ja būtu bijis klāt, tas bija diezgan liels šoka moments no ārstiem uzzināt, ka vispār šāda iespēja ir un vēl saņemt pārmetumu, kāpēc jūs to neesat vispār vēl izdarījuši. Un tad, kad sākām interesēties par šo tēmu, kas ir nepieciešams, lai uzsāktu šo procesu, kas ir nepieciešams, lai šo statusu iegūtu, tad tika noskaidrots, ka tas ir diezgan ilgstošs, vairāku nedēļu un mēnešu jautājums, kamēr tiek sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija un kamēr šis jautājums tiek izvērtēts komitejā. Toreiz mēs uzsākām šo procesu, mēs uzsākām gatavot dokumentus, taču dzīve bija lēmusi tā, ka seniors nesagaidīja šo verdiktu, vai tiks vai netiks piešķirts invaliditātes status. Ar otru senioru, kas vēl joprojām ir starp dzīvajiem, kurš jau ir 94 gadu vecs, mēs ieguvām invaliditātes statusu jau 92 gadu vecumā, balstoties uz šo iepriekšējo pieredzi, ka tāda iespēja pastāv. Kādēļ tas ir tik svarīgi seniora vecumā? Ne jau, lai palielītos ar to, ka ir invaliditātes apliecība, ko ielikt makā. Šeit ir vairāk ieguvumi tieši seniora labā, ja tiek nokārtota invaliditāte. Atsevišķās pašvaldībās ir atbalsta programmas cilvēkiem ar invaliditāti, ir dažādas atlaides uz pašvaldību pakalpojumiem vai pašvaldības iestāžu pakalpojumiem, reizēm ir pakalpojumi, kas tiek sekti bez maksas. Taču viens no lielākajiem ieguvumiem ir tas, ka ar invaliditātes statusu personām ārstēšanās stacionārā tiek sekta no valsts līdzekļiem. Līdz ar to senioram par ārstēšanos slimnīcā nav jāmaksā. Ja senioram ir smaga saslimšana un seniors nonāk slimnīcā ne jau uz 2 dienām, bet uz nedēļu,
uz nedēļām vai mēnesi, vai pat vairāk, tad slimnīcu rēķins nereti sastāv 3-ciparu un 4-ciparu skaitļus. Zinot, kādas Latvijā ir senioru pensijas, tos rēķinus viņi nevar atļauties apmaksāt. Protams, var iesaistīties pašvaldības, sociālais dienas, tuvinieki, radi draugi paziņas, var aizņemties, var samesties, taču rēķini par mēnesi slimnīcā ir sākot no 200 eiro un uz augšu atkarīgs no tā, kādā palātā seniors uzturējās, kāda ārstēšana tika piemērota, kāda izmeklējuma tika nozīmēta. Saņemot invaliditātes statusu, senioru ārstēšana tiek sekta no valsts budžeta līdzekļiem, slimnīca noreķinās ar valsti un senioram nav jāmaksā nekas. Līdz ar to šo statusu ir ļoti svarīgi nokārtot vēl pirms ir radusies šī vajadzība, jo tad, kad seniors jau būs nonācis stacionārā, jau būs par vēlu. Invaliditātes statusu nepiešķir tik ātri, lai paspētu senioru izrakstīt jau ar invaliditātes statusu. Pie tam ārstēšana būs iesākta vēl pirms tām. Un līdz ar to būs jāmaksā pilns rēķins. Ir jāiet pie ģimenes ārsta un ir jāsāk ar ģimenes ārstiem par šo runāt. Arī mūsu gadījumā mēs pirmie inicijējām šo jautājumu, kādas ir iespējas nokārtot invaliditātes statusu senioram. Ģimenes ārsts to pats no sevis nepiedāvāja, arī zinot visas diagnozes un veselības problēmas. Diemžēl tāda ir Latvijas reālā situācija, ka ģimenes ārsti ne visos gadījumos ir ieinteresēti informēt seniorus un informēt tuviniekus par to, ka jūsu gadījumā būtu šāda iespēja, ka vismaz ir vērts pamēģināt. Mūsu gadījumā to inicējām mēs un spiedām ģimenes ārstu, ka ir vērts pamēģināt. Kā tad tas process notiek? Ar to, ka aiziet pie ģimenes ārsta parunāties, ar to ir pa maz. Obligāti ir nepieciešams diagnozes, uz kā pamata var uzsākt šo procesu, izskatīt invaliditāti, un šīs diagnozes nevar uzstādīt ģimenes ārsts vienpersoniski. Tātad vai nu senioram jau tādas diagnozes ir, un tās var būt saistītas gan ar dažādu kustību ierobežojumiem, kas ir balstīti uz traumām, uz iepriekš traumētām locītavām, vai ir problēmas ar galvas smadzeņu apasiņošanu, vai ir problēmas ar onkoloģiju, ar smagām blaknēm. Iespējams, ir vēl citas diagnozes, par kurām es nemācēšu pateikt. Un ļoti iespējams ir diagnozes, kuras vēl seniors pat nezina, ka viņam tādi jau ir, jo nav gājis uz izmeklējumiem vai nav bijis nosūtīts uz izmeklējumiem. Līdz ar to ir jāsāk ar pašu ģimenes ārstu. Ar ģimenes ārstu ir jāizrunājas, ir jāizstāsta visi iespējamie potenciālie simptomi, kādi pašlaik senioram ir, lai ģimenes ārsts var pieņemt lēmumu, kādas izmeklējumus ir nepieciešams veikt, lai varētu šo procesu uzsākt un uzstādīt attiecīgās diagnozes. Tad, kad izmeklējumi ir veikti, ģimenes ārsta rīcībā ir visi nepieciešamie dokumenti, tad noteikti ir arī kāds speciālista vai konsīlijas slēdziens, lai uzstādītu konkrēto diagnozi, kāda nu senioram ir atbilstoša, un tikai tad ģimenes ārsts var sākt aizpildīt dokumentus no savas puses. Lai izskatītu invaliditāti, ir nepieciešama vesela dokumentu gūzma, ko aizpilda gan ģimenes ārsts, norādot visu medicīnisko informāciju, gan arī pats seniors, ja persona, kurai tiks piešķirt šī invaliditāte, ja atbildīs visiem noteiktajiem kritērijiem. Paša seniora pusē ir anketa, kas ir jāaizpilda ar vairākiem jautājumiem, jāatzīmē savs spēju līmenis. Tas iekļauj gan spējas pārvietoties, gan spējas par sevi parūpēties, gan arī dažādas uzmanības un komunikācijas spējas, jo arī tas var kalpot par iemeslu, lai cilvēkam izskatītu invaliditāti. Tad, kad anketa ir aizpildīta un ģimenes ārsta dokumenti arī jau ir aizpildīti un saņemti, tad šie dokumenti tiek nogādāti valsts darba spējas un veselības komitejā, jeb DEAK. Tur sākas dokumentu izskatīšana, kas var aizņemt vairākas nedēļas, iespējams pat mēnešus. Tiek saņemts zvans no šīs iestādes ar aicinājumu sarunāt laiku, kad var ierasties pārstāvis, lai veiktu apsekošanu uz vietas, vai arī, ja seniors ir kustīgs, var ierasties pats pie komisijas arī uz vietas. Eksperta vizītes laikā tika aizpildīti vēl papildus dokumenti, kas tika pievienoti klāt seniora lietai, vai DEAK būtu
vieglāk izskatīt šo informāciju un izvērtēt to, vai pienāks vai nepienāks invaliditātes status konkrētajam senioram. Eksperta vizītes laikā arī bija ļoti liederīgi tas, ka eksperts dalījās ar papildus informāciju, kādi vēl palīglīdzekļi vai palīgiekārtas ir pieejamas Vaivar tehnisko palīglīdzekļu centrā ar valsts atbalstu, kuram seniors var pieteikties un uzlabot savus dzīves apstākļus un padarīt arī vienkāršāko aprūpi pats priekš sevis, lai pašaprūpētu sevi, kā arī, lai aprūpe būtu vienkāršāka un efektīvāka arī cilvēkiem, kas aprūpē senioru, tātad pašiem aprūpētājiem. Kā viena no informācijām bija tas, ka var pieteikties uz funkcionālo gultu, ratiņkrēslu, podkrēslu, dušas krēslu, zeķu uzvilkšanas palīgierīcēm, staiguļiem, rolatoriem, dažāda veida ortozēm un daudziem citiem palīglīdzekļiem, kas ir pieejami Vaivar tehnisko palīglīdzekļu katalogā. Dažiem no šiem palīglīdzekļiem ir nepieciešams invaliditātes status, dažus piešķir balstoties uz kādu konkrētu diagnozes kodu. Tā ir informācija, kas atkal ir jārunā ar ģimenes ārstu, jo arī palīglīdzekļu piešķiršanai ģimenes ārsts ir tas, kurš aizpilda iesniegumu dokumentāciju, pavadošo informāciju, ar kādiem diagnožu kodiem un kādiem palīglīdzekļu kodiem ir tālāk jādarbojās. Papildus ģimenes ārsta dokumentācijai arī pašam senioram ir jāizpild iesniegums ar lūgumu viņam piešķirt konkrēto palīglīdzekli un arī jānodod Vaivar tehnisko palīglīdzekļu centram izskatīšanai, un tur jau tiks atkal mēnešu vai pat ilgākā laikā pieņemts lēmums par to, vai šis individuālais līdzeklis tiek vai netiek piešķirts senioram. Mēs izdarījām kļūdu. Tajā brīdī, kad iesniedzām dokumentus uz invaliditāti, bijām iesnieguši arī dokumentus uz funkcionālās gultas piešķiršanu, un tā kā invaliditāte tika izskatīta ilgāk nekā funkcionālās gultas piešķiršana, tad tajā brīdī, kad tika pieņemts lēmums par gultu, tas tika noraidīts, jo mums tajā brīdī vēl nebija invaliditāte, un līdz ar to arī nebija pietiekama pamata izsniegt šādu palīglīdzekli. Līdz ar to atkal runājiet ar saviem ģimenes ārstiem par to, lai dokumentu secība tiktu ievērota un lai nav tā, ka atkal ir jāiet un jāsāk viss no gala. Mēs no gala nesākām, jo pa to laiku, kamēr tas viss tika izskatīts, jau bijām raduši citus risinājumus un funkcionālā gulta vairs nebija aktuāla un arī šobrīd vairs nav aktuāla, taču uzreiz pēc invaliditātes statusa saņemšanas pieteicāmies ratiņkrēslam. Un ratiņkrēslu gan mēs esam saņēmuši, ar dokumentiem viss bija kārtībā, kā teikts latviešu filmā, un ratiņkrēslu aptuveni mēneša laikā jau piegādāju uz pilsētu, kurā seniors dzīvo, pielāgoju uz vietas visu saskrūvēju, saregulēju atbilstoši seniora augumam, un seniors katru dienu izmanto savu ratiņkrēslu. Labā ziņa, ka līdzmaksājums bija tikai 7 eiro, un tas patiešām ir tā vērts, jo ir ratiņkrēsls jebkurā tehnisko palīglīdzekļu veikalā izmaksā vairākus simtus. Un te 7 eiro. Protams, ir savas problēmas, piemēram tas, ka neviens no šiem palīglīdzekļiem nenonāk seniora īpašumā. Praktiski tas ir nodots tikai lietošanā, kas nozīmē, ka tajā laikā, kad senioram vairs šis palīglīdzeklis nebūs nepieciešams, to nevarēs pārdot vai atdāvināt kādam citam radiniekam, kam varbūt to vajadzētu vairāk. Diemžēl tas būs jāatgriež atpakaļ Vaivar tehnisko palīglīdzekļu centrā. Arī šo palīglīdzekļu apkope un remontdarbi ir organizējumi caur šo Vaivar tehnisko palīglīdzekļu centru, līdz ar to pašam nav jāsāp galvai un nav jādomā, kur atrast speciālistu, kurš mācēs funkcionālajai gultai pulti salabot. Zvans uz Vaivar tehnisko palīglīdzekļu centru, un tur jau atkal tiksiet norūtēts uz tālākajām darbībām, kas ir jāizdara. Saņemot invaliditātes statusu, arī ir papildus labums, kad senioram nonākot stacionārā, ārstēšanās stacionārā būs bezmaksas no seniora skatu punkta. Protams, tas nav bezmaksas slimnīcai, jo par to jau norēķinās tālāk valsts no valsts budžeta līdzekļiem, taču pašam senioram netiek izrakstīts rēķins un pats seniors neko nemaksā, neatkarīgi no tā, cik ilgu laiku uzturās ārstniecības iestādē. Ja nav invaliditātes statusa,
tad ar vienkārši plaušu karsoni atrasties slimnīcā viduvēji mēnesi izmaksā sākot no 200 eiro. Un tā nav privāta klīnika, tā ir reģionālā slimnīca un diagnoze bija plaušu karsons. Līdz ar to šis ir būtisks atspējas, it īpaši dzīves nogalē, kad nonākšana slimnīcā senioriem jau kļūst par zināma veida pasākumu, kas notiek ar savu regularitāti vai reizi gadā vai vairāk reizes gadā. Un šīs izmaksas nav no tām mazākajām, un tad parasti tuvinieki vai pašvaldība palīdz sekt šīs izmaksas. Tad, saņemot šo īpašās kopšanas pabalstu, seniors sevi nedaudz atslogo ar to, ka ārstēšanās stacionārā ir bez maksas, līdz ar to nav jāsatrauc, nav jābaidās, var droši iet pie ārstiem, un ja vajadzēs ārstēties, tad arī ārstēsies. Runājot par ārstu apmeklējumiem, jau tā ar ārsta nosūtījumu pacienta līdzmaksājums ir aptuveni 4 eiro, lai aiziet pie kāda no speciālistiem. Kādam 4 eiro nav nekas, taču senioriem ar Latvijas minimālajām pensijām arī 4 eiro ir liela nauda, jo par 4 eiro var nopirkt gan daudz pārtikas produktu. Saņemot šo invaliditātes statusu, seniors var droši doties pie speciālistiem, jo invaliditātes personas ir atbrīvotas no pacienta līdzmaksājuma. Līdz ar to speciālista apmeklējums, ja ir nosūtījums, būs absolūti bez maksas. Protams, seniori var saņemt vēl papildus samazinātas maksas pakalpojumus vai pilnībā bezmaksas pakalpojumus. Valsts iestādēs, pašvaldību iestādēs, kārtojot dažādus dokumentus, ir atbrīvot no daudzām nodevām vai nodevu maksa ir samazināta, tad, ja ir uzrādīta invaliditātes apliecība. Pārvietošanās sabiedriskajā transportā arī ir vai nu pilnībā bez maksas vai ar minimālu samaksu atkarībā no invaliditātes grupas. Šie bonusi vai šie palīgi mehānismi, kurus saņemtu seniori savā dzīves nogalē, tīpaši ņemot vērā senioru zemos ienākumu līmeņus, tas ir ļoti būtisks atspējas un ļoti liels palīgs kā senioram, tā arī viņu piederīgajiem, lai nodrošinātu seniora aprūpi cieņpilni un kvalitatīvi. Nevienam nav noslēpums, ka senioru pensijas ir zem minimālās algas un reti kuram senioram šī pensija sasniedz vismaz minimālās algas līmeni, un nereti arī senioru piederīgo ienākumi ir ļoti zemi un nevar paspēt gan paši par sevi parūpēties, gan par senioru, līdz ar to seniors jau bieži vien paliek otrajā plānā. Taču šis ir veids, kā seniors var pats palielināt savus ienākumus, samazināt tēriņus. Arī atsevišķi medikamenti un preces tiek izsniegtas ar valsts kompensējumām receptēm, gan pie dažādām diagnozēm, gan arī reizēm pie invaliditātes statusa ir papildus labumi, papildus bonusi. Lielie aptieku tīkli, reizēm arī veikalu tīkli, gan pārtikas, gan sadzīves preču, rīko dažādas akcijas, akciju dienas, kad seniors var doties iepirkties ar piemēram 20% atlaidi katru piekdienu, ja ir invaliditātes status kādā no Latvijas lielajām aptiekas ķēdēm. Un tādā veidā var iegādāties ne tikai recepšu medikamentus, bet arī savus ikdienas higienas preces ar 20% atlaidi, ko varbūt nevarēja līdz šim. Līdz ar to tas ir neizsakāms bonus mūsu senioriem, lai novecotos cieņpilni. Taču, lai pie šī bonusa piekļūtu, ir nepieciešams ģimenes ārstu atbalsts, un ģimenes ārstiem ir jāinformē savi pacienti par iespējām, ir jāinformē pacientu piederīgie, jo šo visu dokumentu gūzmu seniors viens pats jau nevarēs ne izpildīt, ne aizpildīt, ne izbraukāt, ne sazvanīties. Piederīgajiem ir ļoti jāiesaistās šajos seniora dokumentu jautājumos. Ja to nevar izdarīt piederīgie, tad noteikti senioram ir kāds aprūpētājs, un arī aprūpētājs var šeit iesaistīties. Jo vairāk cilvēki dalīsies ar šo ziņu, un jo vairāk cilvēku uzzinās, ka ne tikai vecums ir iemesls, kādēļ seniors nevar par sevi parūpēties, bet tam apakšā var būt arī nopietna diagnoze, uz kā pamata var piešķirt invaliditātes status un saņemt papildus bonusus, jo vairāk seniori Latvijā iegūs šo statusu un varbūt nedaudz uzlabos savus dzīves apstākļus jau tā grūtajā, smagajā ikdienā.